vairāki iemesli, kāpēc esmu nolēmis startēt vēlēšanās tieši šobrīd. Pirmais un galvenais ir tas, ka mēs ļoti labi redzam, kas notiek Latvijā. Šeit ietekmes sfēras dala rietumu un austrumu lielvaras, tajā visā tiek pazaudēts tikai galvenais, un tās ir latviešu intereses. Un mūsu tauta arī tāpat sadalīta divās daļās. Ir vieni, kas vīlušies visā apkārt esošajā, sāk grimt padomu laiku nostalģijā, ir gatavi balsot par saskaņas centru. Ir savukārt otri, kas neskatoties uz to, ka mēs jau atrodamies labu laiku dziļākajā krīzē, kas mums vispār pēdējo 20 gadu laikā bijusi, joprojām tic tām naivajām pasakām par labiem rietumu onkuļiem, kas ir nesautīgi gatavi mums palīdzēt, kuriem ļoti rūp mūsu nākotne un labklājība. Es vēlētos pārstāvēt tieši šo latviešu interešu virzienu, patiesi neatkarīgas valsts ideju, jo es, protams, apzinos, ka mēs nekad nebūsim absolūti norobežoti no lielvaru ietekmēm. Tajā pašā laikā es skaidri zinu to, ka tas, kas notiek šobrīd, ir ļoti tālu no tā, ko mēs spētu sasniegt, ja vien valsts vadībā būtu patiešām pašapzinīgi, valstiski domājuši un nacionāli domājuši cilvēki. Otrs iemesls ir tas, ka pats nāku no senas zvejnieku dzimtes, un man ļoti rūp tas, kas notiek mūsu tradicionālajās nozarēs. Es neatkārtošos, visi, kam ar to ir saskari, to ir labi pieredzējuši un zina. Tāpēc es vēlētos pārstāvēt šos cilvēkus, kurus pēc būtības šobrīd neviens nepārstāv. Arī kā mazais uzņēmējs ļoti labi pazīstu uzņēmumu problēmas, gan birokrātiju, gan dažādas sarežģījumus, kas vienkārši traucē brīvi strādāt un faktiski apgrūtina to cilvēku dzīvi, kas no valsts neko neprasa, bet ir gatavi paši sevi apgādāt un pat dot valstī. Vairākus gadus strādājot skolās, esmu saskāries ar problēmām, kas valda izglītības sistēmā, un nonācis pie pārliecības, ka skola faktiski ir galvenais sabiedrības pārveidošanas ierocis. Un ja mēs patiešām vēlamies, lai pēc gadiem 20, 30 mēs dzīvotu pārtikušā, izglītotā valstī, no kuras nevis cilvēki brauktu prom, bet brauktu pie mums, abrīnotu mūs un šeit justos labi, tad jāsāk ir tieši ar skolu. Tieši ar skolu, kas varētu dot morāli pilnvērtīgu, nacionāli domājošu jauno paudzi. Jo viņi jau būs tie, kas pēc vairākiem gadiem veidos gan mūsu valsts iestādes, gan mūsu uzņēmumus. Ja nebūs šīs nacionāla interešu domāšanas, nav nekāda iespēja, ka Latvijas valsts varētu pastāvēt un attīstīties. Daudz man ir prasījuši arī, ko tad var viens vai daži cilvēki izdarīt. Pirmkārt, es pilnīgi noteikti nebūšu viens. Ar mani būs kopā man tuvākie dombiedri, arī Saeimā, ja tādā iekļūšu, ceru, ka būšu kopā arī ar saviem tuvākiem līdzgaitniekiem no visas Latvijai. Un pat, ja pie nosacījuma, ka es būtu viens, es šeit tiešām aicinātu to atcerēties. Ir tādi piemēri daudz, bet spilgtākais šķiet tomēr ir Krišjāns Valdemārs, kurš bija vienkārši ierēdnis, lai arī diezgan augsts stāvošs, bet tomēr ierēdnis latviešiem nepavisam nedraudzīgajā cara sistēmā. Un ja mēs paskatāmies, cik daudz viņš spēja panākt, vienkārši pašaizliedzīgi strādājot, cik daudz viņš spēja panākt, lai attīstītos šeit izglītību, cik daudz viņš spēja dot latviešu pašapziņas pacelšanai, tie visi bija priekšnosacījumi, no kuriem vēlāk radās iespēja izveidot patiesi neatkarīgu nacionālu valsti. Ar kaut ko ir jāsāk. Varas elitu mēs nenomainīsim nevienā dienā, nevienu gadu laikā. Un katrs brīdis, katra diena ir ideāli piemērot tam, lai tieši šobrīd sāktu. Ja jūs dāvāt man savu uzticību, tad galvenais, ko es varu apsolīt, nevis drīzu labklājību vai drīzas pārmaiņas, bet savu darbu, pašaizliedzīgu darbu, pārliecībā balstītu darbu, kā jau to esmu darījis 15 pēdējos gadus. Paldies jums!